ka nu, uzņēmēji arī baigi pārdzīvo, viņiem tur ieliek, viņi tur mocās, cīnās vienkārši, lai dabūtu to viennieku ārā. Nu, tur reāli um, tiem cilvēkiem liekas, ka viņi tiešām tā var ieriept. Viņi arī to, nu, tā kā ir liek to viennieku, un citi arī raksta tur rentos, tur 5-7 teikums, vienkārši tur, nu, tā, ka ritīgi piedurās Jā. tam, lai tur viss būtu slikti, nu, no sērijas. Mm. Bet ok, redzi, runājot par tām zvaigznēm, tas, ko es gribēju teikt, tas, nu, ko es gribu uztaisīt, to filtru, vai ne? Tagad ir tā, vienkārši tu prasi, nu, ieliec, un tu aizsūti uz Google, un viņi vienkārši tu uzreiz var izvēlēties, nu, kā 1 līdz 5, un tad vienkārši rakstīt Jā. tekstu, vai ne? Bet es gribu izdarīt tā, es gribu uztaisīt tādu tā kā filtru sākumā, kur es paprasu, piemēram, kā tu vērtētu mūsu apkalpošanu. No 1 līdz 5, pieņemsim. Viņš ieliek tur 5. Ok, super. Kā tu novērtētu mūsu produktu pakalpojumu kvalitāti vai produktu, pieņemsim, no 1 līdz, Jā, nezinu, jā, atkal jā. 5. Ne? Viņš ieliek, nu, 2. Un tad viņi vienkārši mums uzreiz, super, ielika 2. Un tad tajā formā vienkārši nākošais jautājums ir, kāpēc, žēl, ka tikai 2, žēl, ka mums nesanāca tev, nu, tā kā tur labāk palīdzēt, vai tu lūdzu mums pastāstītu savu pieredzi, kāpēc tikai 2 zvaigznes. Un tad viņš tev iedod to feedback par to, kāpēc tikai 2 zvaigznes. Un tad ir nākošais jautājums. Un tad pēc tā, nu, mēs tā kā izvērtētu, pēc tā es vienkārši zinātu, vai es viņam gribu prasīt, lai viņš ieliek tajā Google vai negribu. Ja viņš ieliek 5, vai ne? Super, tad mēs, hei, ideāli, nu, tā kā ieliec, lūdzu veltīt laiku un ieliec arī Google, un nākošajā, piemēram, tavam apmeklējumam mēs tev iedodam tur, nezinu, tur 20% atlaidi no sērijas. Un tad viņam arī ir interesi pēc tam aiziet. Es tagad 2 zaķi, 1 šāvienu, es esmu dabūjis feedback, es zinu, ko man uzlabot. Un plus arī es esmu dabūjis to atsauksmi no klienta tajā Google. Nu, tā kā, un arī specifiski paprastīs, tā kā tu teici pirms tam, nu, kad vienkārši ir normāls specifisks jautājums. Un pēc tās izslēgšanas metodas, ok, ja 4, tā labi, ok, super, 4 ir labi. Kā varam dabūt 5? Bet, zini, Un kas tad man vēl šajā, 4. un es zinu, priekš sales un marketing tas strādā, bet man kā klientam šis nereāli nepatīk, jo daudz arī ierakstās labās atsauksmes, tāpēc, ka viņi grib to 10% atlaidi nākamajam pirkumam. Nu, vai Jā. kaut kam. Un viņi vat ieliek labāku atsauksmi nekā, nu, vai nepatiesāku nekā viņa īstenībā ir. Nu, kā viņš varbūt ielika tev 8, bet tā kā, nu jā, bet tos 10% atlaidi nākamajam pirkumam. Nu, viņš tāpat iet un to, vat tā kā man uz to notāru jāiet vienīgo ciemā, ja. Jā. Un man citas izvēles nav. Nu, labi, es tev, lai vismaz man 10% atlaid, nākošajā reizē es tev ielikšu to 10, bet īstenībā nav. Īstenībā tu nu, tā kā es tev viennieku iebāstu. Jā. Un tas Ok. un es esmu redzējis, var redzēt arī, ka, cilvēki liekas arī kaut kādiem, vai tur, es nezinu, internetu vairāk pirkumiem. Var redzēt, Jā. ka tās atsauksmes nav, nu, tā kā tu pats esi dabūjis to produktu un nav viņš tik kvalitatīvs. Nu, es nezinu, es tur kaut kādu peltu kustību nesen sūtīju. Nu, nav viņš tāds, wow, tur es nezinu. Es viņu vienreiz izmazgāju, viņš savēlās. Nu, tā kā, tā kā komanda, nu, nav. Visi ritīgi labi raksta, tāpēc, ka tieši tā arī viņiem ir. Ieliec mums atsauksmi, kad mēs redzēsim, ka tev ir atsauksme, mēs tev dodam nākošajam pirkumam tur cik procentu atlaidi. Ja? Jā. Un tas vienkārši, un otrs ir arī, es zinu, kad Fiverr un viss kaut kur ir, šis ir kā jaunais veids, kā pelnīt naudu, kad tu sēdi visu dienu raksta atsauksmes. Jā. Un tur pazūd tas, un es domāju, vienkārši par tādu vispār, cits par atsauksmēm vēl joprojām tēma ir, bet tas future, kā mēs noteiksim tajā nākotnē, kas īstenībā ir labs un kas nav, ja mēs šitā visi melojam, lai dabūtu nākamajam pirkumam 20% atlaidi. Jā, redziet, tāpēc šito te vajag nu, tā ir tava atbildība izfiltrēt, lai viņi ir godīgi. Nevis piesolt to atlaidi tikai tāpēc, ka viņš ieliks labu atsauksmi, bet vienkārši lūdzu pastāstīt, kā patika un ko mēs varam uzlabot. Es maksimāli godīgi saku arī lietas, kuras varbūt mēs negribam dzirdēt, bet vienkārši pasaki, kā ir. Un tu dabūsi atlaidi jebkurā gadījumā. Un iedomājieties, ka tu viņam iedod šādu sajūtu, ka, ok, nu super, jau. Nu, viņi vienkārši grib zināt reāli, kā viņi var palikt labāk. Nu, tā kompānija, pieņemsim. Nu, tā kā, jā, bet šitais labs punkts, bet to tad arī vajag kaut kādā veidā izfiltrēt. To nesoli sākumā, to sola vienkārši, nu, tad, kad tu redz, ka ir viss ok, jau super, tad ieliec tur tāpatās dabūs. Nē, tu jau savā, ja tu taisi to aptauju, tev vienkārši arī, ja viņš ieliek 5, viņam uzreiz aiziet tālāk lodziņš ar to, ka rekur ir links uz Google Maps, kur viņš var to review uztaisīt. Nu, tā kā, vai arī otrs ir, ja viņš tev ieliek 2, tad tas ir, kas tev paliek priekš jums, priekš tā kā review, nu, pašiem priekš sevis. Un kur jūs ar viņu sazināties vai kaut ko tādu. Nu, tā kā droši vien. Otrs, kas ir es vēl esmu darījusi, jo es zinu, ka daudziem nav vienkārši tas, pa ko ierakstīt. Ir jau forši tās sataisīts tās copy-paste atbildes.
nu, tā kā no sērijas paldies par pakalpojumu. Man ļoti patika atmosfēra. Nu, lai ir tas ieraksts, bet tur ir arī visu laiku jāmaina, lai nav tā, ka visi tev to nokopē un ieliek. Jā, tas, ko tu teici, ja klients vienkārši nezinās, ko darīt, viņš neko neieliks. Tagad tie video, ko mēs iepriekš, mēs, man liekas, arī tev devu to paraugu. Mums bija tāds vienkārši parasti, ka prasa uzfilmē video atsauksmi, ne? Nu, vienkārši Jā, paprasīs jā, vienu monētu jā. uzfilmē video atsauksmi, nu, vienkārši, ko es tur Mm. lai stāstu. Bet, ja tu viņam iedod Mm. konkrētu skriptu, pastāst brīvā formā, kas tev patika, strādājot ar mums kopā, kā mēs tev palīdzējām. Ok, tad man jāizstāsta, kur es biju un kur es došos. Nu, ķipa, it kā, vai ne? Tad Jā. nākošais ir kā tavs bizness mainījās pēc sadarbības ar mums. To arī viegli ir izstāstīt, ne? Es biju tur, es tagad esmu šeit. Un trešais, kas man te vēl pierakstīts, kā un vai tu mainījies iekšēji, nu, šitais vairāk arī par storiju, lai izvilktu ārā kādu emociju, Jā, jo es jā, sapratu, jā. tur man bija atklāsmes un tā tālāk. Un tad pēdējais ir, ko tu ieteikti kādam, kurš tagad domā strādāt ar mums vai nē. Mm. Un tad šie ir konkrēti jautājumi, kurus tu dod vienkārši prasot, vai tu būtu tik, vai tu veltītu vienkārši atkal tur 3 minūtes uzfilmē skriptu, video, rekur te tev vienkārši piemērs stāst brīvā formā, tā kā tu jūties. Tu vari rekur pieturpunkti. Jā, Nevis, jā. nu, tā kā, un tad tu dabūji, bet šie arī visi ir tādi vairāk, tie visi ir atvērti jautājumi. Un, nu, Jā. un mēs mēģinām dabūt vienkārši, lai viņš reāli izstāsta savu pieredzi. Neko vairāk, nevis tur, vai tu mūs ieteiktu citiem? Jā, ieteikt. O, super, Jā, vai Gods tu man mums dod. ieteikt? Jā, ieteikt. Jā, Jā, nu, bet re, kur ir tas nepareizais jautājums, vai ieteikt mans produktus citiem? Jā, ieteikt. jā. Tā kā, ko tu pastāstītu citiem par manu produktu? Jā, ko tu Redz, un uzreiz, ieteiktu? tā Ko tu un ieteiktu, tā. vai ko tu teiktu kādam, kurš domā strādāt ar mums vai nē? Nu, ķipā, un tad viņš sāk filtrēt, ok, nu labi, tad. Jā. Ja tas cilvēks ir tādā situācijā, tad viņam būtu noderīgi, ja viņš tādā situācijā tad nebūtu. Nu, tā kā, un mums šitā tā īstenībā pēc šitāda paša variantā, tad tieši tajā pārdošanas kursā mums vienkārši, bija, gan viņi paši tā prasīja atsauksmes, gan viņi mums mācīja prasīt atsauksmes tādā veidā. Jā, Nu, tā kā, jā.